Velkam darba cimdus. Ilonai ir maska. Bet ir arī dziesma. Maskai ir Ilona. Un ir arī Ilona bez maskas. Ilona arī ir bez maskas. Bez maskas. Tā mēs dzirdējām. Es domāju, ka šitam absolūti nav nekāds sakars ar Ilonu. Nedomāju. Absolūti. Nē. Un kur no masku? Nē. Nē, vispār. Nē. Tā ir grupa, kas izveidota 23. gadā. Tik jauna? Iedomājies? Tās pamatu veido Kaspars Cīruls, kurš spēlē giču, Kristaps Dzinko, kurš arī spēlē giču tikai basi, un Oskars. Oskars. Vimba! Čau, Oskar, cits Oskar. Spēlē bungas! Oskaram. Grupas galvenās muzikālās ietekmes sakņojas 90. gadu grunge mūzikā un punkrockā. Džekiem značu patīk Nirvana. Jā. Pirmais, kas nāk prātā 90. gadi grunge. Jā. Es teiktu, ka ļoti asprātīgs nosaukums. Ilonas maska. Nu, es domāju, ka viņš bišķi piedurās Pie kuras Ilonas? Pie miljonāra. Pie Ilonas. Ai, Jā. wow. Tā ir populāra. Viņš ir populārs, ja tu zināji tādiem. Jā. Mēs paklausīsimies dziesmu Ilona bez maskas priekšnomā arī. Viņi tikko nesen uzpildēja. Tāpēc pat arī iepatīkās bišķi tādu fragmentiņu pirms tam uzliku. Paklausīsimies tagad kopā ar jums Garāža reaģē. Varbūt būs kādā topā arī, nezinām. Jā. Arī būs topā. Ļoti interesants foršs tāds basa tāds ievadiņš, kurai giču pievienojas, jā. Labs. Un te var redzēt ļoti interesanti ilustrācija. Jā. Izskatās kā īstenībā 3D, pilnīgi. Jā. Uz veiku kungi, kakla saitēs, jā. Sabrukušas mājas, bērni. Un vīrs ar sarkano pogu. Mēs droši vien būtu jāatzīmēt, viņš to vairāk vārdās, bet mēs runājam, ka to nevar izdarīt, bet tā, visas maskas ir norautas noteikti. Jā. Ar tādu varbūt domu. Maskas krīt. Ilona bez maskas. Vēl galvā kaska. Raidi tev uz Marsu, pamišķi no Marsu. Labs, jā. Starp citu ļoti man iekrita ausī šī dziesma. Šonedēļ braucu no darba mājās. Ļoti lipīgs tāds gapsītis. Jā. Klausījos Radio Naba topu. Un šī dziesma točno man iekrita ausīs. Man patīk tā ļoti vienkāršā piedziedājuma veistījums, kad dažkārt tā, ka tev gribās nedzīvot šeit, jo šķiet, what the fuck, kur pasauli iet, telefoni, visādi klampi, trampi, maski visādi, crazy. Putini, šmutini un tas tu dažkārt domā, kas notiek. Bet tas ir arī, reku, visā bildē viss ir redzams. Jā. Visi jutini, putini, kari un... Kādā pasaulē mēs dzīvojam vienkārši. Bet man ļoti dziļa tāda, kā jau parasti punkrockam ir tas vēstījums, tas dumpinieciskais. Jā? Pret, ejam. Ejam pret. Vai arī izgaismo to visu beigēt dzīvām. Farsu. Ejam pret likumu. Jā, bildē ir savienots viss. Man patīk, ka tā ir tā kā bilde, bet visu laiku tā kā tiek tāda gaisa. It kā kustās nekļa. Jā, tā kā puņa laista. Mūzika arī tāda visnotaļ vienkārši, bet tāda catchy. Grungy. Jā. Un šis vispār tāds
Bim, bim, bim. Tāds, varētu teikt, pat signature. Jā, tāds. Ļoti labs bass. Great. No, un tā arī skan. Lūk, tā ir Ilona bez maskas, garāža rēģē skatījumā. Jā, mēs, protams, muldam pa virsu, bet, ja tu vēlies paklausīties Ilonu, var gan Spotify, gan YouTube, visur, kur viņi ir. Ja patīk, balso priekšnamā, balso radio namā. Jā, protams. Un arī končiem, jo kas tā pa grupu, kur ir no konču? Tieši tā! Kas tā? Kas būtu pirāti? Tas, ko tu gribētu pateikt Ilonam Maskam, konkrēti sejā, ja viņš tagad te būtu. Norot masku un ir. Peace and love. Jā, tu viņam teiktu, es jau teiktu, tas ir divdomīgi. Es jau teiktu, iespraut to savu Teslu kontaktligzdā. Pie elektrības. Jā, bet mēs esam garāža rēģē, mēs esam sasprauduši paši savus vadus, visādas sildītājas. Jo arī ziemā mēs būsim garāža rēģē. Rēģējam. Augstumā tikpat siltīgi karstīgi. Klik, abonē mūsu kanālu un seko līdzi mūsu jaunumiem. Dari to.